Pirmo reizi saskāros ar Makomu, tad, kad sākam ar speciālistiem izvest apmācības priekš pašvaldības policistiem, ja, un arī pēc tam piesaistīju speciālistus pie apmācībām saistībā ar komunikāciju cilvēkiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijās vai saskarās ar tādiem cilvēkiem. Makomam būtu pozitīvs moments, ja viņu varētu integrēt policistu, miesas sargu, apsardz darbinieku apmācības procesā, tieši tūciņas treniņos, kas arī vēl palīdzētu kaut kādu ķermeņa rehabilitāciju dot, noņemt sasprinddzinājumu ķermenim pēc smagām kaut kādām darba slodzēm. Ja Makoms ir integrēts viņu treniņos, viņu profesionālās taktiskās nodarbībās vēl kopā, tad arī tas varētu būt dot lielu efektu, jā, un arī dot labu grūdienu tālākai apmācībai un attīstībai cilvēka ķermeņa.